Justīn, kāpēc tev liekas, cilvēkiem būtu jānāk uz šīm teltīm? Lai satiktu mūs, parunātos un izdomātu, par ko balsot. Uz teltīm jānāk, lai iegūtu jaunu informāciju, bišķi vairāk saprast, kas notiek pilsētā un izdomāt kārtīgi, par ko balsot, jo tas īstenībā ir pats galvenais. Mūsu demokrātiskais pienākums. Tāpēc, balsot! Tāpēc, ka šeit var nepastarpināt no mums noskaidrot, kādas ir mūsu prioritātes un ko mēs darīsim tad, kad strādāsim Rīgas domē. Es domāju tādēļ, ka šeit tu vari satikt tiešām cilvēku acs pret aci un tiešām parunāt ar viņu un saprast, ko tad nozīmē cilvēcīga Rīga, par kuru mēs visu laiku stāstam. Lai atnāktu papļāpāt. Viņi uzzinās, kāpēc Rīga var būt labāka, kas var uzlaboties gan izglītībā, gan Rīgas ielās, gan apkaimēs, uzdot jautājumus, izteikt savu nepatiku, ieteikumus, un mēs uzklausīsim. Tas ir veids, kā garām ejot aprunāties ar politiķiem un kandidātiem, saprast, ka tie ir tādi paši cilvēki kā vēlētāji gal galā. Teltīm satikt deputātus. Tie cilvēki, kas jau ir ievēlēti, ar viņiem parunāt, ko viņi dara, vairāk iepazīt domas darbu. Un kāpēc? Tāpēc, kad tu dzīvo tajā pilsētā, tu gribi dzīvot labāk. Otrs variants, tu vari sēdēt mājās un sūdzēties, ka viss ir slikti. Izvēle ir tava.